Pastāstīšu jums par jauno AUSA T164H. Tam ir 1600 kg celtspēja, 4 metru augstuma sasniedzamība. Ierasti dzinējs teleskopiskiem iekrāvējiem ir izvietots šajā daļā, taču ne AUSai. Tas ir izvietots aizmugurē, tādējādi nodrošinot platāku kabīni un labāku pārredzamību. Šis iekrāvējs ir lieliski piemērots bezceļa apstākļiem. Tam ir visu 4 riteņu piedziņa un abu tiltu diferenciāla bloķēšana. Šai AUSai ir ļoti ērta un viegla vadāmība. Tam stūrējušie riteņi ir aizmugurējie, tam savā klasē ir viens no mazākajiem apgriešanas rādījusiem, tikai 3,4 metri. Šis iekrāvējs ir aprīkots ar Power Baptač ātro sakabi, ko tas nozīmē, operators ērti no kabīnes var nomainīt kausu pret dakšām vai jebkuru citu iekārtu. Šī Baptač sakabe ir ļoti populāra kompakta iekrāvēja bobkatu vidū. Tas nozīmē, ka jebkuru aprīkojumu, ko var uzlikt uz bobkatu, jūs varat uzlikt arī uz šīs iekārtas. Man ļoti patīk šī stiklotā kabīne, jo pārredzamība uz visām pusēm ir izcila. Kā ierasts AUSām, visas braukšanas un strēles vadības funkcijas notiek ar vienu sviru. Šī indikācija mums parāda, cik lielu svaru, cik tālu, cik augstu mēs varam izbīdīt, lai neapgāstu iekārtu. Standarta aprīkojumā šī iekārta ir aprīkota ar 420 litru kausu, 1,64 m platu vai dakšām, kura maksimālā kravnesība ir 1600 kg. Ja tev nepieciešams superkompakts teleskopiskais iekrāvējs, ar ko var celt, vest, kraut, līdzināt, tad zvani Storem.